Šodien mūsu darba kārtībā pievienotās vērtības nodoklis. Šajā gadā, 2025. gadā, pievienotās vērtības nodoklim mums ir bijuši krietni lieli grozījumi, un par to mēs arī tad skatīsimies mūsu šīs dienas seminārā. Kā redzam, viens no punktiem, kas mums ir ierakstīts, ja tā tad ir aktuālie PVN likuma grozījumi no 1. janvāra 2025. gada. Tātad nodokļa rēķina izrakstīšanas termiņi, kā reģistrēts nodokļu maksātājs izraksta nodokļa rēķinu ne vēlāk kā tā mēneša 15. dienā, kas seko pēc mēneša, kurā noticis darījums. Tātad, ja preces nosūta vai transportē, preču piegādes vieta ir tā vieta, kur preces atrodas brīdī, kad sākās preču nosūtīšana vai transportēšana preču saņēmējam. Savukārt, ja ir tā, ka preces nenosūta, ne transportē, ja tātad preču piegādes vieta būs tā vieta, kur preces atrodas piegādes brīdī. Un šodien mēs turpināsim iepazīties ar pievienotās vērtības nodokli. Kā vienmēr skatāmies attiecībā par normatīvajiem aktiem, kas mums ir nepieciešami, un šodienas mūsu programmā tātad būs sekojoši jautājumi. Attiecībā par pievienotās vērtības nodokļa taksācijas periodiem, kad mums ir jāiesniedz atskaites, kad šie periodi mainās, lai mēs savas deklarācijas nenokavētu un lai viss būtu kārtībā, lai mums nav liekas varbūt kādreiz arī soda naudas. Tāpat arī paskatīsimies par pievienotās vērtības nodokļa likmēm, par to, kādi ir pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas režīmi, īpašie režīmi, kad ir šī saucamā apgrieztā jebšu reversā maksāšanas kārtība. Un nosacījums tātad mums ir tā, ka turisma operatora sniegtā pakalpojuma vērtība ir apliekama ar PVN standarta likmi. Tātad, ja tas notiek Latvijā, mums ir 21%. Ja turisma pakalpojumu sniedz gan Eiropas Savienības teritorijā, gan arī ārpus tās, ar nodokļa 0% likmi apliek tikai to pakalpojuma daļu, kas sniegta ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Pagaidām šis pants vēl nav spēkā. Tātad visi, kas šobrīd varbūt vēlās izmantot saimnieciskās darbības veicēju, tur Google vai Facebook vai Zoom vai kādus pakalpojumus, ir jāreģistrējās pirms sākam to darīt. Varbūt tā, ka mums šī uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā noteiktā norma, tie 5% ir beigušies, mēs maksājam šo nodokli. Pievienotās vērtības nodoklis ir pats par sevi, ja? Un tātad arī šajā gadījumā mēs drīkstam atskaitīt priekšnodokli 40% apmērā.